Labdien, dāmas un kungi! Esiet sveicināti Liepājas Universitātes dabas un inženierzinātņu fakultātes bakalaura studiju programmu, pedagoģijas un sociālā darba fakultātes maģistra studiju programmu izlaidumsvinīgajā ceremonijā. Sagaidām zālē Liepājas Universitātes vadību, studiju programmu direktors un absolventus. Rektora vietas izpildītāja Māra Zeltiņa. Zinātnes prorektora asociētā profesora Ieva Ozola. Dabas un inženierzinātņu fakultātes dekāna asociētā profesora Anita Jansova. Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekāna asociētā profesora Ilza Miķelsona. Bakalaura studiju programmu datorzinātnes absolvents un studiju programmas direktors Gintars Tomsons. Bakalaura studiju programmu fizika absolvents un studiju programmas direktors Vilnis Frišfelds. Bakalaura studiju programmas matemātika absolvents un studiju programmas direktors Dace Kulma. Bakalaura studiju programmas vides un atjaunojamā energoresursu pārvaldība un inženierija absolvents, studiju programmas direktors Māra Zeltiņa. Maģistra studiju programmas informācijas tehnoloģija absolvents, vadītāja Anita Jansona. Maģistra studiju programmas izglītības zinātņu un maģistras pedagoģijā un studiju programmas direktora Alīda Samusēviča. Maģistra studiju programmas karjeras konsultants absolvents, studiju programmas direktora Ilza Miķelsona. Maģistra studiju programmas mūzikas terapija absolvents un studiju programmas direktora Virza Vaivara. Maģistra studiju programmas sociālais darbs absolvents un pedagoģijas un sociālā darba fakultātes nodaļas vadītāja Svetlana Lanka. Maģistra studiju programmas vispārējās izglītības skolotājs, direktore Līna Pavītola un absolventi. Maģistra studiju programmas vispārējās izglītības skolotājs un apakšvirziena speciālās izglītības skolotājs absolvents un jomas vadītāja Jāna Grāvē. Maģistra studiju programmas vispārējās izglītības skolotājs, apakšvirziena angļu un krievu valodas skolotājs, angļu un vācu valodas skolotājs, krievu valodas un literatūras skolotājs un kultūroloģijas skolotājs un latviešu valodas un literatūras skolotājs un kultūroloģijas skolotājs absolventi un jomas vadītāji Diana Laimniece. Maģistra studiju programma vispārējās izglītības skolotājs, apakšvirziena vizuālās mākslas skolotājs un kultūroloģijas skolotājs absolventi un jomas vadītāji Inta Plāsma. Maģistra studiju programma vispārējās izglītības skolotājs, apakšvirziena matemātikas skolotājs, informātikas skolotājs, fizikas skolotājs, bioloģijas un dabas zinības skolotājs pamatizglītībā, absolvents un jomas vadītāji Anita Jansova. Un izlaidums svinīgo ceremoniju vada es, Raivis Ragovskis. Dāmas un kungi, Latvijas valsts himna. Mūsu
tuvinieki, viesi, mācību spēki, ir noslēdzies kārtējais akadēmiskais gads Liepājas Universitātē, un mūsu šīs dienas absolventiem tas ir bijis pēdējais studiju gads dažāda līmeņa studiju programmās, un mūsu absolventu vidū ir gan bakalaura grāda ieguvēji, gan maģistra grāda ieguvēji, gan arī absolventi, kuri vienlaicīgi iegūst gan grādu, gan arī kvalifikāciju. Un šodien mēs priecājamies un suminām 2 fakultāšu absolventus, un tie ir dabas un inženierzinātņu fakultātes absolventi un pedagoģijas un sociālā darba fakultātes absolventi. Kopumā vairāk kā 70 absolventi šodien iegūs apliecinājumu par studiju rezultātiem, apliecinājumu zināšanu, prasmju ieguvēji. Un Liepājas Universitātei šīs pēdējais gads daļēji vēl ir arī universitātes 60 gadu jubilejas gads ar izvērtējumiem, ar skatījumu nākotnē, ar atziņām par universitāšu nozīmi reģionos, par universitātēm kā vietām, kur notiek jaunu ideju radīšana, ideju apmaiņa, kvalificētu speciālistu un domājošu darbinieku sagatavošana. Un apliecinājums tam, ka Liepājas Universitāte ir šāda vieta, ir mūsu šīs dienas absolventi, kuri pārstāv ļoti dažādas jomas, gan eksakto zinātņu jomas, mums ir gan fizikas, gan matemātikas, gan informācijas tehnoloģiju programmu absolventi, gan arī sociālo zinātņu jomas absolventi, maģistri saņēmis diplomus dažādās jomās, gan sociālais darbs, gan karjeras izglītība, gan izglītības zinātņu maģistri, gan arī mūzikas terapijas jomas pārzinātāji. Ir arī starpdisciplināru programmu absolventi, kā piemēram vidas programmas absolventi, kuri iegūst visai atšķirīgas kvalifikācijas. Paldies tuviniekiem, draugiem par atbalstu, jo īpaši šajā pēdējā studiju posmā, kas ir bijusi gatavošanās bakalaura un maģistra darba aizstāvēšanai un prasījusi nemazums pūļu un atbalstu no tuvinieku un draugu puses. Paldies mācību spēkiem un vispārējiem personālam, kas ir nodrošinājuši, ka mūsu absolventi var iegūt atbilstošu un konkurētspējīgu izglītību, ar kuru var darboties nozarēs, kas rada pievienotās vērtības. Un vēlējumam nākotnē, atbildot absolventiem uz jautājumu, ko darīt tālāk. Winstons Čerčils ir teicis, ka nākotnes impērijas būs prāta impērijas. Un es domāju, ka prāts, analītiskās vērtēšanas spējas mūsu absolventu studiju procesā ir attīstījuši. Tad, lai jums izdodas savienojot prātu, goda prātu un to, ko saka jūsu sirds, atbildēt uz šo jautājumu, ko darīt tālāk. Īpaši paldies maniem viduniekiem par sadarbību studiju programmas attīstībā, jo šogad mēs pirmo reizi piešķirām kvalifikāciju vidas inženieris. Un lai jums jauka šī diena un lai veicas ar turpmāko izvēļu izdarīšanu. Dāmas un kungi, Liepājas Universitātes himna. Kā jūra uzpamo un dzelmes ved augšu, dzimtas krastā nāk.
Aicinu dabas un inženierzinātņu fakultātes dekānu, asociēto profesoru Anitu Jansonu sveikt absolventus fakultātes, studiju programmu direktoru un mācību spēku vārdā. Labdien, absolventi un viesi! Izlaidums ir viens no dzīves atskaites punktiem. Apliecinājums par labi padarītu darbu. Kādam iegūts pirmais augstākās izglītības diploms, tas ir bakalaura diploms, citiem jau nākamās pakāpes, maģistra diploms. Īpaši vēlos paldies pateikt absolventu ģimenēm un draugiem, un it īpaši jaunajām ģimenēm ar mazajiem ķipariem, kuri nevar vien sagaidīt, kad mammas vai tēti beigs rakstīt diplomu darbu, bakalaura darbu, maģistra darbu un būs vairāk laika viņiem. Vairākus gadus jūs bijāt studenti, bet ar šodienu jaunie speciālisti, iespējams mūsu kolēģi, darba devēji un aicināt praksē mūsu jaunos studentus un nodot viņiem atkal savas zināšanas. Esam ieguvuši jaunus matemātikas, fizikas, datorzinātņu, IT, vides speciālistus, kā arī matemātikas un informātikas skolotājus. Jums šobrīd ir tā saucamais starta komplekts, kas ir jāturpina pilnveidot ar jaunām zināšanām un prasmēm, kas mūsu izvēlētajā specialitātē strauji attīstās un mainās. Un tas ir labi, jo rutīna mums nedraud nekādā gadījumā. Novēlu, lai jūsu turpmākajā dzīves ceļā ir jaunām idejām un iespējām bagāts un iegūtās zināšanas un pieredze ir stabils pamats nākotnes izaugsmē. Lai mums veicās un uz tikšanos. Paldies! Aicinu pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekānu, asociēto profesoru Ilzi Miķelsonu sveikt absolventus fakultātes, studiju programmu direktoru un mācību spēku vārdā. Labdien, cienījamie klātesošie! Labdien, absolventi! Vēl jau gan jūs esat studenti un izbaudiet šo mirkli. Kā jau dabas un inženieru fakultātes dekāna teica, šis ir tāds atskaites punkts. Un varbūt tieši tāpēc arī drusciņi par tādiem atskaites punktiem. Vispirmā kārtā es gribētu teikt lielu paldies visām fakultātēm mūsu universitātē, jo patiesībā šis izlaidums atklāja to, kā Liepājas universitātē tiek veidotas programmas, un šeit vispārējās izglītības skolotājs ir starpfakultāšu programma, un tāpēc es noteikti vēlos teikt lielu paldies pārējo fakultāšu dekāniem, apakšvirzienu vadītājiem, direktoriem. Nākošais es lielu paldies vēlos teikt visiem programmu direktoriem un pasniedzējiem, jo katrā gadījumā tas ir mūsu kopdarbs, kāpēc mēs šeit atrodamies. Nākošais paldies ir pašiem studentiem, jo jūsu esamība šeit ļāva mums bagātināties appusēji, jo bez jūsu jautājumiem nebūtu mūsu atbildes. Un tāpēc mans vēlējums jums ir, nedomājiet tik daudz par pareizām atbildēm, domājiet lūdzu par jautājumiem, jo vairāk jums būs jautājumi, jo atbildes radīsies. Tie cilvēki, un tie esat jūs, kas vairāk strādās cilvēku resursu jomā, nav jau vienmēr svarīgi pateikt priekšā pareizo atbildi, bet svarīgi ir uzdot pareizo jautājumu. Un jums kā maģistrantiem es tiešām vēlu atrast pareizos jautājumus un uzdot šos pareizos jautājumus. Atbildes jau tad būs. Lai jums veiksmīgi! Dārgie absolventi, vārds jums! Aicinu savus vēlējumus teikt bakalaura studiju programmas datorzinātnes absolventus. Sveiki visiem! Tad datorzinātņu kursu vārdā vēlos pateikt paldies DIF pasniedzējiem visiem par iemācīto, par ieguldīto laiku šajos 3 gados, par pretīmnākšanu un par lielu atsaucību. Paldies jums!
Aicinu savus vēlējumus teikt bakalaura studiju programmas fizika absolventu. Fiziķu grupas vārdā un lielā vienprātībā vēlos pateikties tiem pasniedzējiem, skolas un fakultātes vadītāji, kas bija mani šos gadus, kas tik daudz devuši manā izaugsmē un jaunu zināšanu apgūtē. Liels paldies cilvēkam, kurš 2,5 gadus man vadīja šeit apmācību iestādē profesoram Jānis Mišānim. Liels paldies man darba vadītājiem, profesoram Šarifam Husējam. Liels paldies rektora viecīstādītājiem Mārai Zeltiņai, kuru kādreiz pieņēmies no mums. Liels paldies manai dekānai, Antai Jansvai. Gari neizpildīšu. Paldies arī dekanāta darbiniecēm, Māritei Lendotē. Paldies visiem tiem pasniedzējiem, kas šeit ir ieradušies. Liels paldies tiem, kas arī šeit nav uz vietas, tiem sūtīšu puķis un sveicienus ar paldošu pastu. Aicinu savus vēlējumus teikt bakalaura studiju programmas matemātika absolventus. Sveicināti pasniedzēji, sveicināti absolventi, draugi un brāļi. Sveicināti visi klātesošie. Mūsu ir maz, bet labi jau daudz nevajag, vai ne? Izglītība nemaina to, kas mēs esam. Izglītība maina mūsu redzējumus pasauli. Tā paver apvārsni plašāk. Un tieši par to paldies radiem un draugiem par ticību un reizēm neticību, kas virzīja mūs uz priekšu. Un milzīgs paldies pasniedzējiem, kur mūs dienu no dienas uzņēma Laipnu universitātē 3 gadus no vietas un pēc garākiem pārtraukumiem arī 4 un 5 gadus. Milzīgs paldies jums! Aicinu savus vēlējumus teikt bakalaura studiju programmas vides un atjaunojamā energoresursu pārvaldību un inženieriju absolventus. Labdien visiem! Paldies, ka esat atraduši laiku, lai ierastos uz mūsu visu kopējo izlaidumu. Mēs esam ļoti priecīgi un to ļoti novērtējam. Kursā sarunājam, ka runāsim īsi, tādēļ mēs to izdarījām. Aplausi mums, aplausi arī visiem pārējiem. Un pirmais paldies, protams, sirsnīgs mūsu pasniedzējiem. Aiziet komanda. Un otrais paldies, protams, ir mūsu pasniedzējai, mūsu tā teikt, mammai saka, augstskolā neesot tādas kā mammas, kā audzinātājs, mums bija paldies Mārai Zeltiņai. Un paldies arī Liepājas universitātei. Un vēl mēs kā vidas pārvaldnieki gribam teikt, taupiet elektrību, šķirojot atkritumus un padomājiet par atjaunojamiem energoresursiem. Paldies un lai mums šodien ir lieliska diena. Aicinu savus vēlējumus teikt maģistra studiju programmas informācijas tehnoloģijas absolventi. Labdien visiem! Tā kā es esmu viena pati kursā, tad es arī izmantošu līdzdevību pateikt milzīgi paldies daudziem. Pirmkārt, paldies Liepājas universitātei, ka man bija kur mācīties. Paldies Liepājas pilsētai par to, ka man bija nodrošināta diezgan interesanta studentu dzīve pilsētā.
Paldies maniem draugiem, kuri vienmēr man ticēja. Paldies kolēģiem, kuri man studiju gaitā uzmundrināja. Milzīgs paldies manai ģimenei, kur ļoti atbalstīja un ticēja maniem spēkiem. Paldies visiem pasniedzējiem, kur dalījās savā pieredzē un zināšanās ar mani. Paldies Dabas un inženierzinātņu fakultātes sekretārei un metodiķei Māritai un laimdotei par to, ka vienmēr ir gatavs palīdzēt dažādos papīra jautājumos. Un vislielākais paldies DIF dekānai Anitai Jansonai, bez kuras palīdzības es vispār nebūtu varējis mācīties šajā maģistra programmā. Un ceru uz turpmāku sadarbību. Paldies! Aicinu savus vēlējumus teikt maģistra studiju programmu Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā absolventus. Godātie klātesošie! Šodien mums visiem ir svētku diena, ir noslēdzies viens mūsu dzīves posms. Ir prieks un gandrījums par paveikto, bet ir arī nedaudz skumji. Kaut kas mūsu dzīvē ir beidzies, lai kaut kas atkal sāktos no jauna. Laiks tur nemanām nesteidzies un liekas, vēl tikai vakar mēs vēram universitātes durvis, lai šeit atkal no jauna mācītos pirmajā kursā. Jā, mēs visi trīs izvēlējāmies šeit mācīties vēlreiz. Un esmu pārliecināta, ka darīt to atkal un atkal no jauna. Jo šī universitāte ir īpaša. Īpaši ar saviem lieliskiem pasniedzējiem attieksmi un saudabīgo auru. Tas, kurš vienreiz ir vērsts universitātes durvis, smagās universitātes durvis, lai šeit mācītos, to vienmēr stāvs par savējiem. Un tāpēc šodien gribu teikt milzīgi paldies mums lieliskiem pasniedzējiem par ieguldīto darbu, pacietību, izturību, sirdsgudrību. Šeit mūs respektē, mūs vienmēr saprat un uzklausīja. Tāpēc šodien gribu teikt visu vārdā, mēs lepojamies ar savu universitāti, mēs lepojamies ar saviem pasniedzējiem. Liepājas universitāte vienmēr būs mūsu universitāte. Un vēl, ne jau visu dzīvē var izteikt ar vārdiem. Ir lietas, ko var sajust un iedot tikai ar sirdi. Un tā ir īpašā attieksme, ko mēs jutām, ko mums deva mūsu mīļā studiju programmas direktora, cienījumā profesora Alīda Stamseviča. Viņa bija vienmēr kopā ar mums, viņa par mums rūpējās, par mums uztraucās, ar mums kopā skuma un par mums priecājās. Viņa vienmēr mūs saprata un atbalstīja. Jūs bijāt mūsu labais eņģelis. Paldies, ka jūs mums bijāt. Aicinu savus vēlējumus teikt maģistra studiju programmu karjeras konsultants absolventus. Labdien! Pirmkārt, es gribu pateikties savā kursa vārdā visiem tiem, kas mums atbalstīja, iedrošināja un ticēja mums tad, kad mūsu pašu ticība sev sāka zust. Paldies mūsu ģimenēm, vīriem, draugiem, bērniem, mazbērniem. Paldies mūsu draugiem un tuviniekiem. Paldies mūsu pasniedzējiem, jo īpaši mūsu maģistra darba vadītājām. Vislielākais paldies mūsu programmas direktorai Ilzei. Un otrkārt, es gribu uzrunāt jūs visus zālē esošos no mums vairs nekā studentiem, bet kā topošiem karjeras konsultantiem. Aristoteles ir teicis, vietā, kur krustojas tavi talanti un pasaules vajadzības, atrodas tava profesija. Šajā teikumā ir pateikts gandrīz viss, kas nepieciešams, lai nodrošinātu savu vietu darba tirgū un finansiālo labklājību. Ikvienam no mums ir iedzimtas spējas paveikt kādu noteiktu darbu labāk, ātrāk un efektīvāk par citiem. Tikai retais savas dzīves laikā pilnībā izmanto šīs dabas dotās priekšrocības. Tāpēc, jo agrāk tu uzdosi sev jautājumu, kas ir tavi talanti, jo ātrāk izdosies panākt izcilus sasniegumus kādā noteiktā jomā. Šajā sakarā man tev ir jautājums. Vai var izdarīt tā, lai dienas beigās kļūtu par pakāpi, par soli labāk savā profesijā? Un es ticu, ka to var katrs. Un tas ir veids, kā notiek progress. Tas notiek tikai tad, kad katra nākamā reize ir labāk par iepriekšējo. Un atceries, pasaulē nav vajadzīgas viduvējības. Vēl viens pedagogs, filologs vai sociālais darbinieks,
darba tirgu ir nepieciešami talantīgi darītāji, spēcīgi līderi un gluži vienkārši cilvēki ar mirdzošām acīm. Paldies! Mūzikas terapija absolventus. Labdien, visi klātesošie! Mēs, mūzikas terapijas absolventi, gribam teikt sirsnīgi paldies universitātei. Mēs gribam teikt sirsnīgi paldies mūsu pasniedzējām, kas ir bijušas ļoti iejūtīgas, saprotošas un gudras un praktizējošas, un no kurām mēs ļoti daudz ko varējām iegūt. Un mēs gribam teikt lielu paldies mūsu ģimenēm, kas arī ir varbūt šeit, vai ne visi, bet mēs gribam teikt lielu paldies. Mūsu sveiciens ir mazliet savādāk. Mazliet nogaršot mūzikas terapiju.
Aicinu savus vēlējumus teikt maģistra studiju programmu Sociālais darbs absolventus. Labdien visiem un paldies visiem, kas bija kopā ar mums šajā studiju procesā. Paldies pasniedzējiem par iegūtajām zināšanām, atbalstu un kopīgi pavadīto laiku. Lai mums visiem viss izdodas. Paldies! Aicinu savus vēlējumus teikt maģistra studiju programmu Vispārējās izglītības skolotājs absolventus. Paldies mūzikas terapijas absolventiem par nomierināšanu. Un noslēdzot apsveikumus no absolventiem, mēs gribējām pateikt lielu paldies saviem tuviniekiem par lielo atbalstu, mācību spēkiem par lielo ieguldīto darbu un it īpaši katra maģistra darba vadītājiem. Un to vēlējāmies teikt ar koruka vārdiem. Maz zināt un daudz just, tas dzīvi raibu dara. Daudz zināt, maz just. Tā ir liela dzīves vara, bet daudz zināt un daudz just, tā Dieva dāvana, kas nevar zust. Tad paldies visiem par dāvanām zinību veidā, laika veidā un atbalsta veidā. Paldies! Godātie pasniedzēji, dārgie kursa biedri un cienījamie viesi. Izlaidums ir zināma atvadīšanās no cilvēkiem, ar kuriem 2, 5, 10 vai pat vēl vairāk gadus diendienā esam bijuši kopā un kurus diez vai tik drīz satiksim. Katrs cilvēks, kas bijis mūsu dzīvē, vienmēr atstāja savu nospiedumu. Mēs sadarbojamies, sastrādājamies, konfliktējam un samierināmies. Mēs pamācām un iemācāmies. Mēs bagātinām viens otru ar pozitīvu pieredzi. Neskatoties uz to, lai cik skolu un augstskolu izlaidumu katram dzīvē ir aiz muguras, un lai cik vēl priekšā, katrs no tiem noslēdz būtisku cilvēka dzīves posmu un iezīmē jaunu. Kas tad ir dzīve? Dzīve ir šokolādes konfekšu kaste. Var teikt, ka tā ir burvīgi neparedzama, jo katrai dienai ir savs pildījums. Vienkārši dzīve mūs vēlas pagriezt pareizā virzienā, ja mēs ciešam neveiksmes. Tā ir bezgala vienkārša, tikai mēs visu gribam sarežģīt. Jo ilgāk atrodamies uz šīs zemes, jo skaidrāk saprotam, ka dzīve ir tikai jādzīvo. Visa pamatā ir pieredze. Mācies no tā, ko dari, un dzīvot būs vieglāk. Šodien visu abiturientu vārdā gribam pateikties Liepājas Universitātei par iespēju smelties jaunas gudrības un intelektuālu izaugsmi, saņemot maģistra grādu. Un īpašu paldies sakām programmas direktorei un apakšprogrammu vadītājām. Paldies!
visiem, arī mēs matemātiķi un jau matemātikas skolotāji vēlamies sveikt skolu un pateikties arī skolotājiem par šiem te 2 jaukiem gadiem. Paldies jums! Absolventi, dāmas un kungi, ir pienācis ilgi gaidītais brīdis. Diplomu izsniegšana dabas un inženierzinātņu fakultātes absolventiem. Absolventi tiks izsaukt par 2 zāles priekšā, draugi, radi un absolventi mīļie. Ziedus jūs varēsiet izsniegt uzreiz pēc diplomu izsniegšanas. Vārds Liepājas Universitātes dabas un inženierzinātņu fakultātes dekānei, asociētai profesorai Anitai Jansonai, rektoru rīkojumu par eksmatrikulāciju nolasīšanai, bakalaura studiju programmām datorzinātnes, fizika, matemātika un vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldību un inženieriju. Aicinu izsniegt diplomus par grādu iegūšanu rektoru vietas izpildītājai Mārai Zeltiņai un dabas un inženierzinātņu fakultātes dekānei, asociētai profesorai Anitai Jansonai. Bakalaura studiju programmu datorzinātnes, fizika, informācijas tehnoloģija, matemātika un vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldību un inženieriju absolventiem un maģistra studiju programmas informācijas tehnoloģiju absolventēm. Paldies par pieteikumu. Jā, nu ir tas brīdis, kad mēs redzam to darba rezultātu. Tātad, Liepājas Universitātes rīkojums eksmatrikulāra bakalaura studiju programmas datorzinātnes studentus, kā dabas zinātņu bakalaura grādu datorzinātnēs ieguvuši seko 8 uzvārdi. Un tad pirmo aicinu Ingers Jansons, lūdzu. Un Austris Mackus. Datorzinātņu kursā Rutu Siksnu.
Klepi un Andri Šnicki. Aicinu Klāvu Upenieku un Maiju Visirausti. Liepājas Universitātes rīkojums. Eksmatrikulēt bakalaura studiju programmas fizika studentu ar kā dabaszinātņu bakalaura grādu fizikā ieguvušu. Uldis Žainis, lūdzu.
Liepājas universitātes rīkojums. Eksmatrikulēt bakalaura studiju programmas matemātika studentus, kā dabaszinātņu bakalaura grādu matemātikā ieguvuši seko 4 vārdi uzvārdi. Aicinu Lieni Piklerei un Diānu Priedi. rīkojums. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldību un inženierijas studentus, kā vides pārvaldības speciālista profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu vides zinībās ieguvušus. Sekot 6 vārdi uzvārdi un aicinu Agniju Arāju un Līdzi Ābeli.
dēļ mums vēl ir atzinības raksts par ekopadomes idejas īstenošanu dzīvē. Paldies tev! Un Ilse Ļaudzeme. kvalifikāciju mēs piešķirām Liepājas universitātei pirmo reizi. Liepājas universitātes rīkojums eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas, vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldību un inženierijas studentus, kā vides inženiera profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu vides zinībās iegūšu, sekot 6 vārdu uzvārdu. Un aicinu Kasparu Iesalnieku un Kristapu Konrādu.
Aicinu Ēriku Malauku. Liepājas Universitātes rīkojums, eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas, informācijas tehnoloģijas studenti, kā informācijas tehnoloģijas projekta vadītāja, profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu informācijas tehnoloģijā ieguvušu Anita Krauze. Paldies, mīļie absolventi, ka laiku pavadījāt kopā ar mums. Nu, gaidam atkal pie mums Liepājas Universitātē. Paldies! Suminām absolventus ar muzikālu sveicienu. Dzied Elīna Arvidāna. Kā ir bijis, kā gabals, krāsu drošās krāsas.
pedagoģijas un sociālā darba fakultātes maģistra studiju programmu absolventiem. Vārds Liepājas Universitātes pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekānei, asociētai profesorai Ilzei Miķelsonai, rektoru rīkojumu par eksmatrikulāciju nolasīšanai maģistra studiju programmām, izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā, karjeras konsultants, mūzikas terapija, sociālais darbs un vispārējās izglītības skolotājs. Aicinu izsniegt diplomus par grādu iegūšanu zinātnes prorektorai, asociētai profesorai Ievai Ozolai. Maģistra studiju programma, izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā, karjeras konsultants, mūzikas terapija, sociālais darbs un vispārējās izglītības skolotājs absolventiem. Vispirms es gribu sumināt laimīgos, kuriem jau ir diploms. Es apsveicu jūs. Un tagad pedagoģijas un sociālā darba fakultātes studentiem, maģistrantiem ir pienācis tas brīdis, kad jūs un jūsu programmas direktori un apakšvirzienu vadītāji varat gaidīt to mirkli, kad jūs no studentiem kļūsiet par absolventiem. Jāsaka, tā tas attiecās arī uz programmas direktoriem, jo viņi tāpat līdz pārdzīvojums. Vispirms erudītā izglītības zinātņu maģistra programmas studiju programmu saņems maģistra diplomu. Rektora rīkojums 1. jūlijā par eksmatrikulāciju. Eksmatrikulēt maģistra studiju programmas izglītības zinātņu maģistras pedagoģijā studentus, kā izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā ieguvušos, un studenti saņem maģistra diplomu. Diploms tiek izsniegts Madarai Avoltiņai. Diplomu saņem Vēsma Baķača. Diplomu saņem Ineta Bērziņa. Diplomu saņem man īpaši studenti, paldies jums, karjeras konsultanti, un viņi ir īpaši arī ar to, ka viņi saņem 2 kvalifikācijas. Rektora rīkojums par eksmatrikulāciju. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas karjeras konsultants studentus kā karjeras konsultantu un sociālā pedagoga profesionālo kvalifikāciju ieguvušos un karjeras konsultantu un jaunatnes lietu speciālistu profesionālo kvalifikāciju ieguvušos, un studenti saņem profesionālā maģistra grāda diplomu. Daca Ekša. Brinkmane.
Gvozdai. Diplomu saņem Madara Lapsa. Diplomu saņem Baiba Pavlovska. Diploms tiek izsniegts Ivetai Šļakotai. Diploms tiek izsniegts, jāsaka tā, holistisko terapiju pārzinātājiem, mūzikas terapijas studentiem un rektora rīkojums par eksmatrikulāciju paredz studentiem mūzikas terapijā izsniegt diplomu, kā mākslas terapija, mūzikas terapijā profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu veselības aprūpē iegūšos. Diplomu saņem Ieva Krakovska. Diploms tiek izsniegts Solvidai Ozoliņai. Izsniegts Maijai Rozenštokai. Diplomu saņem Ingrid Strande.
Diploms tiek izsniegts Vivirai Zauriņai. Sekojošais rektors rīkojums sociālās labklājības jomas pārzinātājiem. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas sociālais darbs studentus kā profesionālo maģistra grādu sociālajā darbā iegūšos un izsniegt profesionālo maģistra diplomu. Diplomu saņem Aļesja Caunle. Diplomu saņem Diana Fridriksone. Diploms tiek izsniegts Lienai Grīnfeldei. Diplomu saņem Dace Kļaviņa.
Diploms tiek izsniegts Ivetei Krūzei. Diplomu saņem Irīna Paščenko. Diplomu saņem Helēna Prauda. Diploms tiek izsniegts Sabīnei Rozmerei. Diploms tiek izsniegts Ivetei Straupiņai. Diplomu saņem Kristīna Šmāla. Mums ir tā īpašā grupa, kuru es eksmatrikulācijas rīkojumu nolasīšu visu kopā, un jūs ar pārsteigumu momentu tad varēsiet saņemt savus diplomus. Rektors rīkojums par eksmatrikulāciju eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības un maģistra studiju programmas vispārējās izglītības skolotājs 1 gads, studentus kā profesionālā maģistra grāda izglītībā iegūšos. Tādu eksmatrikulēt studentus kā vispārējās izglītības skolotājs speciālajā izglītībā profesionālo kvalifikāciju un profesionālā maģistra grādu izglītībā iegūšos. Kā vispārējās izglītības skolotāja vizuālajā mākslā ar tiesībām pasniegt dizainu un kulturoloģijā profesionālo kvalifikāciju profesionālo maģistra grādu izglītībā iegūšos. Sekojoši ir studenti kā vispārējās izglītības skolotāji krievu valodā, literatūrā un kulturoloģijā profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu izglītībā iegūšos.
studentus eksmatrikulēt kā vispārējās izglītības skolotāju angļu un vācu valodā profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu izglītībā ieguvušos, kā vispārējās izglītības skolotāju angļu valodā profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu izglītībā ieguvušos, kā vispārējās izglītības skolotāju angļu un krievu valodā profesionālo kvalifikāciju un profesionālā maģistra grāda izglītībā ieguvuši, un kā vispārējās izglītības skolotāju latviešu valodā un literatūrā un kulturoloģijā profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu izglītībā ieguvušos. Ļoti daudz dažādas kvalifikācijas. Un turpinot to, kā vispārējās izglītības skolotāja informātikā profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu izglītībā ieguvušos, un kā vispārējās izglītības skolotāja matemātikā profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu izglītībā ieguvušos. Daudz dažādu virzienu. Diplomu saņem Ilze Alsiņa. Diplomu saņem Kristīne Apse. Diplomu saņem Andra Končus. Diploms tiek izsniegts Ingai Kučihinai. Diploms tiek izsniegts Kristīnai Okuņevai. Diplomu saņem Linda Oto. Diplomu saņem Daina Urbāne. Izsniegts Dinai Vilciņai.
diploms tiek izsniegts Feliksam Rekovičam. Diploms tiek izsniegts Kristai Šeflerei. Diplomu saņem Linda Zeltiņa. Diploms tiek izsniegts Viktorijai Neviglas. Diploms tiek izsniegts Madarai Šupstikai.
Diplomu saņem Agnese Ķipse. Diplomu saņem Līga Maskalniņa. Diploms tiek izsniegts Ilzei Fergūtei. Diplomu saņem Liene Juzupe. Diploms tiek izsniegts Andai Nāckalnai. Diplomu saņem Anita Baha.
diplomu saņem Maija Barkova. Diploms tiek izsniegts Elkai Deičmanai. Es jūs apsveicu visus maģistrāta ierodas. Suminām absolventus ar muzikālu sveicienu atkārtot dzied Elīna Arvidā. Dārgie absolventi, tagad, kad Liepājas Universitātes diploms ir jūsu rokās, pienāca brīdis simboliski fiksēt pārēju no studenta statusa absolventa statusā. Tiem, kam ir, aicinu visus kopā palikt absolventa cepurītes pušķi no kreisās uz labo pusi. Cepurs gaisā. Es skaitīšu 3, 4, un jūs metat uz augšu. Uzmanīgi no lustrām, neizmetat pa logu. Gatavi? 3, 4. Ar šo simbolisko mirkli svinīgā ceremonija noslēgusies, lai mums visiem skaists un sirsnības pilna šī diena. Aicinu rektoru vietas izpildītāju, dekāns un studiju programmu direktors izvest absolventus no zāles un doties ārā uz Liepu kabinētu, lai kopīgi nopietinātu. Paldies!